Sveiki, sveiki visiem, labdien, dargie bērni un cienījami vecāki. Mēs ļoti priecājamies par to, ka jūs šodien atnācat šeit pie mums ciemos. Tik jauki, ka jūs variet atstāt savas darīšanas, svarīgas lietas un sanākt šeit kopā. Un mēs te visi sanācam vienas svarīgas personas dēļ. Varbūt jūs varat man pateikt, kā ir pa personu, kuras dēļ mēs šodien šeit esam sanākuši. Bērni, zināt? Uzminēsim, kas pa svētkiem vispār šodien? Ziemassvētki. Un kā citādāk var pateikt par šiem svētkiem? Jēzus Kristus piedzimšana, jā. Tad kuras personas dēļ mēs šeit esam sanākuši? Jēzus Kristus, pareizi. Ne salatētis, ne Santa Klaus. Jēzus Kristus, Dieva dēls, tieši tā. Un šis laiks ir brīnišķīgs. Un brīnišķīgs ir tāpēc, ka Dievs Dēls nosūta pēc savas lielas mīlestības, nosūta savu dēlu no debesīm šeit pasaulē, lai atnest mums visiem glābšanu. Viņš ir mūsu glābējs, Jēzus Kristus, viņš kļuva par cilvēku, cilvēces miesā un glāba visu pasauli. Jums patīk skatīties multenes? Es lūkšu jūs atbildēt. Es jūs kādu prasu, tad atbildiet man. Labi? Jums patīk skatīties multenes? Jā, patīk visiem. Gan bērniem, gan pieaugušiem, vai ne? Man patīk skatīties multenes. Šodien mēs ar jūs paskatīsimies, kā tas viss notika. Kā notika Jēzus Kristus piedzimšanā. Jo viņš piedzima Izraēlā, neliela pilsētiņa Betlemā. Un kad viņš piedzima, debesis, eņģeli līksmoja un priecājas par viņu piedzimšanu. Visas debesis priecājas. Un tagad eņģeli nodējos mums savu eņģeļu dēju. Eņģeļi, lūdzu. Pasaki man to, kurš atrod tevi, atgriezties sauc. Kurš piedod visu, arī ir par daudz, pasaki man to. Slow.
kurš pāri visam, kas pāri mums. Cilvēku gaismām, mūžīgais patvērums, pasaki man to, kurš tur šo zemi, lai taptu mūs. Kurš būs ar tevi, tāpēc, lai būtu tu, pasaki man to. Jēzus zvaigzne, pāri mums klusi, smilgu lieki, uzslēdzies pilsētā. Gadus atpakaļ šajā dienā nelielā palestīšu pilsētiņa Betlēmā notika brīnums. Marija piedzima Deva dēls. Lūk, kā tas notika. Romiešu imperators Augusts izdomāja pierakstīt visus valsts iedzīvotājus pa visu savu impēriju, pie kuras tajos laikos piederēja arī Palestīna. Saskaņā ar seno laiku tradīcijām katram Palestīnas iedzīvotājiem vajadzēja pierakstīties tajā pilsētā, kur viņš piedzima. Jāzeps un Marija piedzima Betlēmā, tāpēc Jāzepam un Marijai, kura gaidīja mazuli, bija jādodas ilgstoša un ļoti grūtā ceļā no Nāceretes, kur viņi pašlaik dzīvoja. Betlēmā sapulcēs tik daudz cilvēku, ka visas viesnīcas bija aizņemtas. Līdz ar to jaunai ģimene Jāzeps un topoša mamiņa Marija palika pa nakti ārpus pilsētas Alā. Šī vieta bija domāta mājlopiem, un šeit arī piedzima pasaules glabājs Jēzus Kristus. Dzīvnieku sile kļuva par pirmo pirmdzimta Dieva dēlu šūpolēm. Evaņģelisti Matejs un Lukas stāsta mums par brīnumaina Dieva dēla piedzīvojumiem. Gani, kuri sargāja lopus pļavā blakus Betlēmai, kļuva pirmie, kuri uzzināja par Kristus piedzimšanu, un Dieva eņģelis piestājas ganiem, un Dieva spožums uzreiz apspiedēja tos, un pasludināja par to, ka piedzima glābējs Kristus. Nebīstieties, jo lūk, es jums pasludinu lielo prieku. Šodien Davida pilsētā piedzimis pasaules glābējs, pestītais, kas ir Kristus kungs. Un tāda jums būs zīme, jūs atradīsiet bērnu autiņos tietinu un silē ieliktu. Gani steigā aizgāja un atrada Mariju un Jāzepu, kā arī mazuli, kas gulēja silē, lai pielūgtu Dieva dēlu. Mateja un Lukas evaņģēlijas stāsta par gudriem no austrumiem, kuri ieraudzīja spožu zvaigzni debesī. Pēc seno laiko pravietojumu zvaigznes gaisma nozīmē Dieva dēlu atnākšanu mūsu pasaulē. Viņš bija Dieva dēls, kuru gaidīja ebreju tauta. Austruma gudri atnesa Dieva bērnam dāvanas – zeltu, viraku un miras. Viraks – tas ir priežu smāšas sveķis.
Tā bija īpaša pateicības zīme. Mīres ir aromatiska eļļa. Tiem dāvanam bija dziļa nozīme. Zeltu gudri atnesa kā kungam, vīraku kā dievam, un miru kā cilvēkam, kuram drīz būs jānomirst. Ar miram tajos laikos smērēja mirušos. Kristus piedzimšanas svētki vai Ziemassvētki ir visnozīmīgākais pēc lieldienām notikums cilvēces vēsturē, kas kļuva par pamatu un sākumu vairākiem kristiešu svētkiem. Tie ir Dieva atnākšana cilvēku miesā mūsu pasaulē. Dārgie draugi, bērni un viņu vecāki, man ir ļoti liels prieks jūs satikt šajos brīnišķīgajos svētkos. Un varbūt jūs, skatoties šo mūteni, varētu uzminēt un pateikt, kas es esmu. Bērni, kas es esmu? Kāds ir mans vārds? Marija, paldies, mani sauc Marija. Un es gribu jums ko pastāstīt. Jūs ziniet, kad es vēl biju pavisam maza, tad mani vecāki man ļoti labi audzinājuši. Viņi ir mācījuši man par Dievu, stāstījuši, mācījuši man Dieva baušļus, kā būt paklausīgai un darīt visu pareizi. Vai jūsu vecāki jums māca to? Jā, protams, jūs esat paklausīgi. Jā, un jūs ziniet, vienu brīnišķīgo dienu bija noticis kāds brīnums. Jūs ziniet, pie maniem bija nācis eņģelis. Vai jūs ticat eņģeļiem, bērni? Jā? Kādi eņģeļi mēdz būt, jūs ziniet? Skaisti, jā? Balti, brīnišķīgi, tā kā sapnis, vai ne? Un jūs ziniet, vienu vakaru pie maniem bija nācis eņģelis Gabriels. Un ziniet, viņš bija kaut ko pateicis. Viņš teicis, ka Dievs bija redzējis manu sirdi, manus paklausīgos darbus un to, ka es esmu ļoti mīlējis Dievu un Dievs ir izredzējis mani. Lai caur mani nāktu šajā pasaulē kāds brīnišķīgs cilvēks. Ziniet, kas tas ir? Tas ir Jēzus Kristus. Vai jūs redzējāt to tajā multenītē, ja? Kas bija piedzimis Marijai? Jēzus Kristus. Un jūs ziniet, šodien es esmu palikusi vecāka, un jūs ar katru gadu augat, vai ne? Vai katru gadu jums paliek pa vienu gadu vairāk? Jā, vai kāds paliek tikpat maziņš? Augat? Kurš aug paceļ rociņu augstu? Jā, es arī augu. Un jūs ziniet, ka Jēzus Kristus arī ir pieaudzis jau. Un kur tad viņš dzīvo? Viņš dzīvo debesu valstībā kopā ar savu debesu tēvu, ar mūsu debesu tēvu. Viņš ir mūsu sirsniņās, viņš ir kopā ar mums visur, kad mēs varam viņu piesaukt, viņš būs blakus. Un jūs ziniet, man šodien ir atnākusi brīnumaina vēstule. Ziniet, no kā, bērni? Kā jūs domājat? No Jēzus Kristus, un es gribētu jums to nolasīt. Vai jūs klausīsieties uzmanīgi? Bērni, būsiet uzmanīgi? Jā. Klausaties, dārgie mani bērni un viņu vecāki, es redzu, ka daudzi no jums svin manu dzimšanas dienu. Man ir ļoti liels prieks, ka jūs atceraties par mani. Esmu Dievs, Dieva dēls, bet piekritu kļūt par cilvēku, lai parādītu jums savu un savu tēva lielo mīlestību. Par to jūs varat uzzināt no vienas grāmatas. Vai kāds zina, kurā grāmatā ir rakstīts par Dievu, viņa darbiem un par Jēzu Kristu? Vai kāds no bērniem zina, kādā grāmatā? Ir tāda viena grāmata, es jums pateikšu. Viņa saucās Bībele, un no tās var uzzināt visu. Bet tagad es piedāvāju jums kopā ar mani draugi, ko izdarīt? Paspēlēt. Un ko tad mēs spēlēsim? Kaut kādu jautru spēli.
Vai jūs gatavi, bērni? Jā, gatavi ļoti. Jā, tad paceļam rociņas. Kurš grib piedalīties? Man būs vajadzīgi 10 cilvēki. Lieliski, nākat šurp. Nākat šurp, noliekat mantiņas, nākat pie manīm. Nākat, visi, kas pacēla rociņas, nākat, bērniņi. Ļoti jauki. Nākat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu tad vēl vienu man vajadzēs, vēl viens nāk. Un tagad mēs sadalīsimies 2 komandās, ja? Tātad mēs esam, paskaitām, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sadalāmies 2 komandās pa 4. 8 dalīts ar 4 ir 2, vai ne? Mācamies skoliņā arī labi. Lūdzu, tajā pusītē nāc arī te. Ja? Tātad, un vajadzēs lielie palīgi. Kā jūs domājat, kas ir lielie palīgi? Mums ģimenē, protams, tie ir vecāki. Tad lūdzu, šajā komandiņā 2 vecāki. Kurš piesakās? Varbūt kāda mammīta, tētis var atnākt līdzi, palīdzēt? Lūdzu. Un šajā komandiņā lūdzu 2 vecāki. Ļoti lūdzu palīdzību bērniņiem. Nevienmēr ir tik viegli, bet mammas, tēti vienmēr palīdz. Kurš nāks palīdzēt? Lūdzu. Jā, kur viena veitene nāk mums palīdzēt. Nāc, lūdzu. Jā, tētis būs palīgs. Un vēl 2 lūdzu, katrā komandā vajag pa 2. Jā, liels paldies. Tātad katrai komandai tiks dots groziņš. Un kas tad tajā groziņā ir? Bērni, paņemat, kas tas ir? Tie ir vārdiņi. Saliekam vārdiņus uz grīdas, un mums ir nepieciešams salikt ko? Apsveikumu, vai ne? Un tad saliekam pareizi vārdiņus, noliekam, vecāki arī palīdzēs, ja? Sveicam ritenis, vau, kas tas par apsveikumu, ja? Kādi vēl vārdiņi? Saticību un veselību, Ziemassvētkos un vitamīni. Nu, saliekam. Varbūt šeit ir liekie vārdiņi. Skatāmies. Jā, bērniņi, lasam, kas jums šeit ir. Veselības, piparkūkas, Kristus, apsveicam dzimšanas, svētkos jūs salikāt, un te ir vēl veselības, piparkūkas vai Kristus. Varbūt kāds liekais vārdiņš. Apsveicam, varbūt savādāk nomaini skaties. Vai būs pareizi? Izsākums imīt vienmēr aizmugurē. Paskaties, vai ir? Ir? Apsveicam Kristus dzimšanas svētkos. Ļoti labi. Un kas mums jāizdara? Mums ir tāda aukliņa. Vecāki mums palīdzēs, nostieps. Un ko tad darīs bērni? Paņems knaģīšus un ar knaģišiem pieliks pareizi vārdiņus, ja? Vai jūs jau salikāt? Nostiepjam aukliņu, bērni, ņem vārdiņu un knaģīti paņem, ja? Piespraudīsim pareizi vārdiņus, lai mums sanāks skaists apsveikumiņš, ja? Jā, bērniņi malacīši, katrs lai pieliek vārdiņu. Ļoti labi, sveicam Ziemassvētkos. Un kas tad tur vēl būs? Kādu vārdiņu? Skatāmies. Vecāki palīdz, jā, nostiepjam visu skaisti saliekam. Kādi jūs malacīši? Jā! Nu tad vēlreiz, kas jums sanāca? Apsveicam Kristu dzimšanas svētkos. Jā, lielisks apsveikums. Un šeit, nu kurš bērniņš labi lasa? Sveicam Ziemassvētkos, veselību un saticību. Jā, malači! Paldies jums liels! Vai jums patīk šī apsveikumi? Jā, tad mēs pacienāsim mūsu malacīšus ar garšīgajām končiņām. Aplausim! Jā, un vecākiem arī, jo vecāki palīdzēja mums, ja? Jā. Viena aizkrit, tad tev arī būs vēl viena. Lūdzu, paldies, jūs varat nolikt maliņā. Liels paldies jums, liels paldies, ņemkočiņu. Jā, malacīši. Patīk rotaļas jums, bērni, patīk? Jā, man arī ļoti patīk.
cik jauki bija. Patika jums spēlīte, vai ne? Tagad es uzaicināšu mūsu ruķišus. Jūs varbūt zināt, kas tā ir pa vietu, kur jūs atrodaties. Tas ir tāds ciematiņš Strazdu muiža, kur dzīvo neredzīgie cilvēki vai cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un šodien mūsu ciemiņi ruķiši ir no tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo šajā ciematā. Un viņi labprāt grib mūs parādīt savu deju. Nākat šeit. Mūziku, un iesim pēc mūzikas. Viņš skara. Čau visiem! Sliedziņš krīt, mums visapkārt, bērniem prieki, smieklis skan. Klāt ir pēdējās šī gara dienās, jautrus svētkus tev un man. Laiks ir svinēt, un bērns aizmirst, skumjā mājās neienāk. Pārsteigumus, mīļus kurtus dāvāt, dziedāt ejot, laiks ir sākt. Kad šo vakarā es redzēšu tevi, mums laiku pietiekšīs, vārdus tos es beidzot teikšu, pirmsās vecedzies. Visi kopā atkal esam, vecās dziesmas labi skan. Kaut tu tā kā šajos jaukas svētkos būtu vienmēr tevi man. Bērniem prieki, smieklis skan. Klāt ir pēdējās šī gada dienās, jautrus svētkus tev un man. Sliedziņš krīt, mums visapkārt, bērniem prieki, smieklis skan. Klāt ir pēdējās šī gada dienas, jautrus svētkus tev un man. Sliedziņš krīt, mums visapkārt, bērniem prieki, smieklis skan. Klāt ir pēdējās šī gada dienas, jautrus svētkus tev un man. Jautrus svētkus tev un man. Jautrus svētkus tev un man. Paldies, liels ruķiši! Pagaidiet, mēs jūs uzcienāsim arī ar konfektēm. Protams. Paldies! Varbūt vēlreiz aplauksīsim, jo tā nav viegli dejot. Paldies liels! Ruķišu, Natālija, kā jūs teicat, ruķišu brigāde... Ziemassvētku ruķišu brigāde, esam Tā. mēs! Paldies! Vai iepeļies? Iesim ar lielu vilku. Pavadīsim arī ar aplausiem mūsu ruķīšus.
Un es gribu uzaicināt gaismas talantus direktori Skaidriti Trošku. Viņa mums novēlēs kaut ko svētīgo. Labdien! Ne tikai amatpersona Skaidrīti ir, bet mēs esam arī Latvijas viena no lielajām ģimenēm. Arī mūsu ģimenē ir 5 bērni, nu jau ir 14 mazbērnu. Un, kā saka, un visi mēs kalpojam savā iespēju robežā, kā saka, un kā redziet, arī šī pasākumu cenšamies vadīt un dalīties ar jums šajā priekā. Visiem priecīgus Ziemassvētkus! Priecīgus Jēzus Kristus dzimšanas dienu. Es pateicos, ka mēs esam no ģimenes un ka ģimene viens otram, kad gan vīrs, gan sieva viens otru atbalsta. Tā arī mans pirmais vēlējums, lai arī jūsu ģimenēs būtu atbalsts vienam no otra, jo tas ir tik ļoti svarīgi, tik ļoti nepieciešami, gan priekos, gan bēdos, dažādos veidos. Un es kā gaismas talantu biedrības vadītāja un arī mācītāja šai rajonā, Juglas rajonā, es jūs apsveicu vēlreiz ar Jēzus Kristus dzimšanas dienu. Jo Jēzus Kristus dzimšanas dienu svin visa pasauli, dažādās valodās, ciltīs, dažādās tautībās. Un vienu gadu es dzirdēju, ka vienā lielā lielveikalā bija patīkami sadzirdēt, ka tur skanēja apsveikums, apsveicam tevi Jēzu Kristu dzimšanas dienā. Un, protams, ir jautājums, vai tas tikai ir tas, kas tajā silītē, tikai tas, kas piedzimis, un tad noteikti ir jautājums, kas ir Jēzus Kristus? Vispirms viņš ir Dievs, viņš ir cilvēka dēls, ar viņu, ar Jēzu Kristu, tika radītas debesis un zeme, un visu, ko mēs lietojam, gan gaisu, gan ūdeni, un viņš bija izraudzītājs, tēva vienpiedzimušais dēls. Vispirms viņš jau tēvā, Dievā tika radīts debesīs. Vispirms viņš ir bijis debesīs, kā Dievs. Un mēs atceramies, ka Ādams ar Ievu, pirmie cilvēki, viņi paklausīja Sātanam. Un no tā laika ienāca slimības, nelaimes, lāsti, priekšlaicīgas bēdas, nāve. Un Dievs domāja, ko lai dara, jo viņš tik ļoti mīlēja mūs, katru mūsu, viņš tik ļoti mīl, ka viņš izdomāja kopā ar savu dēlu Jēzu Kristu un kopā ar Svēto garu, ka viņi sūtīs savu dēlu šeit uz zemes, lai mūs izpirktu. Jo no tā laika mums ir ļoti daudz grēku. Nav neviena cilvēka, kurš būtu bez grēka. Visiem mums ir daudz grēku. Un Jēzus Kristus, viņš labprātīgi atnāca uz šo pasauli. Viņš kļuva par cilvēku, viņš pazemojās no Dieva, kuram tur slava bija, kuram tur gods, kur zelta ielas, kur eņģeļi, kur ērceņģeļi, kur tik daudz Dieva slavas, kur dienu nakti visa radība slavēja gan Dievu, gan viņu, un viņš bija ar mieru atnākt. Tik ļoti viņš mūs mīl, ka viņš atnāca uz šīs zemes, ka viņš bija ar mieru piedzimt caur cilvēku, caur Svēto garu un caur Mariju. Mēs redzējām šo skaisto Mariju, kas attēloja to Mariju, kas bija ar mieru. Marija ar Jāzepu bija sadarinājušies. Vēl nebija vīrs un sieva, kad atnāca eņģelis un teica, caur tevi piedzims Dieva dēls. Viņa teica, kā tas var būt, jo es nepazīstu vīra. Bet Svētais gars tevi apēnos.
un iedrošināja un nostiprināja iepriekš un Mariju un arī Jāzepu, kurš teica un gribēja jau atstāt savu sadarināto līgavu, bet arī eņģelis pie viņa atnāca, ka neatstāja, ka piedzims Jēzus Kristus, ka piedzims un ka viņam dodiet vārdu Jēzus. Un pienāca tā diena, ko mēs dzirdējām, kad gani laukos sadzirdēja un saredzēja lielu spožumu, tādu gaismu, tādu žilbinošu gaismu. Eņģeļi nonāca uz zemes, tur Betlēmē, tur, kur viņi ganīja. Mēs bijām Betlēmē ar vīru, mēs redzējām to vietu, tur, kur ganīja dažādus lopus. Un tajā brīdī kūtiņā mēs redzējām to kūtiņu tā klints tāda, kurā piedzima mūsu pestītājs. Viņš nepiedzima pilīs, viņš tik ļoti pazemojās, ka viņš pieņēma šo neskaisto izskatu piedzimt kūtiņā. Tāpēc, ka brīžiem arī mēs, kā Dieva bērni, mūsu sirdis var būt kā kūtiņa. Un viņš atnāca, lai izglābtu mums. Viņš atnāca, piedzima. Un tāpēc es gribu jūs stiprināt, ka jums ir palīgs, jums ir draugs, jums ir patiesais Dievs, kas var stiprināt, kas var palīdzēt, kuram var izstāstīt savus noslēpumus. Cilvēkiem nevar izstāstīt, viņam var, jo viņš ir izpircis mūs. Un es izlasīšu jums. Un es izlasīšu to vietiņu, kura stiprinās, ja kādreiz būs ļoti grūti. Pāvila vēstule Efeziešiem, lai slavēts mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, tiešām, lai tiek slavēts Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir svētījis. Dievs mūsu Kristu ir svētījis. Tajā Kristū, kas ir nācis šeit uz zemes un kam mēs svinam šos svētkus. Un svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Jau iepriekš viņš ir mūs svētījis pirms visa šī notikuma. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis. Ja jūs atrodaties šeit, tā nav nejaušība. Pirms pasaules radīšanas šīs debesis un zemes, ko mēs te visu redzam, dzirdam, viņš jau mūs ir izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Jūs prasīsiet, kā tad es varu būt svēts un nevainojums? Caur Jēzu Kristu ir teikts, ja jūs sagrēkojat, ja nokrītat zemē, tad lūdziet caur Jēzu Kristu piedošanu un viņa svētās asinis nomazgā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzus Kristu. Mēs neesam vienkārši tāpat radušies. Tā ir Dieva griba, ka mēs esam uz šīs pasaules. Par slavu viņa augstajai žēlistībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Mums pat neizprast to lielo žēlistību, cik viņš ir žēlīgs, ka tu sevi bar, ka tu sevi nonicini, ka ir viens, kas ļoti mīl un kas ir izpircis no visiem grēkiem. Slava Jēzum Kristum! Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar dziļu gudrību un atziņu caur šo vārdu, jo viņš ir arī vārds. Un šī ir Dieva instrukcija. Viņš ir devis mums, lai nelaužas mūsu dzīves, lai mūsu dzīves ir saglabātas kā televizors, kā viss pārējās, lai mēs būtu brīvi, lai mums būtu svētība, lai mums būtu dzīvība. Viņš to visu ir izdarījis priekš mums. Slava Dievam! Es vēl gribu izlasīt. Slava Dievam! Slava Dievam! Kā mēs viens otram palīdzam. Slava Dievam!
Bet Dievs bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlastības un laipnības pārplūstošo bagātību. Vēl gribu pateikt, ka Jēzus Kristus, viņš ir augstāk par visām varām, viņš ir augstāk par visām priekšniecībām, viņš ir augstāk par visiem vārdiem. Šajā vārdā viņa vārds ir vissvarīgākais, un arī nākamajā dzīvē šis vārds ir pats svarīgākais. Un zinot to, ka viņš arī ir draudzes galva, kur cilvēki sapulcējas, kad mums ir dievkalpojums, tā ir Jēzus Kristus miesa. Un gribu teikt, ja kādam varbūt ir kāds cilvēks aizgājis jau uz debesīm, atcerieties, ka Jēzus ir viņam devis mūžīgo dzīvību. Un lai Dievs jūs svētī un dod prieku un dod daudz dāvanu mazajiem bērniņiem. Jēzus ļoti mīl katru bērniņu, tāpēc viņš ļoti svētīja. Es tikai piebildīšu to, ka mums var skaidīt vairākas reizes ir bijis jāpārstāv Latvijas valsts, citās valstīs. Un tad mums katrā vietā deva 5 minūtes. Un 5 minūšu laikā jāiekļaujas, tev jāprezentē sava Latvijas valsts un jāizstāv viņas gods. Ja? Ko nepateiksi, tātad to nevajadzēja pateikt. Tagad mēs varam īsu lūkšanu teikt, debesu Tēvs, varat atkārtot. Debesu Tēvs, paldies Tev par šiem svētkiem, paldies par prieku, paldies par tēti, māmiņu, paldies par brāļiem, paldies par māsām, paldies par radiniekiem, paldies, ka Tu, Jēzu, mūs ļoti mīli, paldies Tev par tām dienām, par tiem gadiem, ko mēs dzīvosim šeit. Paldies Tev, Jēzu. Āmen. Āmen. Un jūs arī uzcienāsim ar konfetim. Slava Dievam par tādu novēlējumu. Slava Dievam. Sveicināti, labdien, draugi, bērni, vecāki. Vai jums ir idejas, kas es esmu, kā mani sauc? Pēc tā stāsta, kas bija mūtenē? Uzminēt, es jau... Jāzeps, jā, pareizi. Un mēs ar Mariju bijam Jēzus vecāki, kad viņš bija vēl maz. Un tagad, kā jau Marija pastāstīja, kad viņš ir izaudzis, un tagad viņš man arī nosūtīja to vēstuli, un es gribu jums to izlasīt. Tāda viņa ir. Dārgie un mīļie mani bērni un vecāki, un tu, mans dārgais Jāzeps, es atceros, ka tu, Jāzep, mācēji celt un būvēt no koka. Tu arī mani esi daudz ko iemācījis, kamēr biju kopā ar tevi. Katru no jums, mans tēvs, ir radījis un apdavinājis ar talantiem, jo visi jūs esat radīti pēc mana tēla un līdzības. Šodien es vēlos, lai bērni parāda sevi kā celtniekus.
izveidojiet komandu un uzceliet jebkuru būvi. Tā kā mēs tagad spēlēsim uz spēli, man vajag 2 komandas. Tā kā 4 cilvēki vecāki arī, es domāju, varat piedalīties. Te ir tādas materiāli, kurus var izmantot. Lūdzu, bērniņi, nākat. 2 komandas, viena komanda būs šeit, lejā, tā atveriet, varat izņemt jau. Vajag sadalīt. Palīdzi sadalīt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mums ir vajadzīgs vēl kāds bērniņš. Kurš nāks? Kurš nāks no bērniņiem? Nāc, lapsiņa. Nē, kur mums mazais rūķītis atnāca? Nec? Jā, sadalamies atkal pa 4. Nu ko? Es skatos, jūs gandrīz vai esat sadalījušies, ja? Nāksim manī? Iesim augšā. Viena komanda Nākam augšā. Tā, 1, 2, nāc augšā, meitiņa. Nu, Rūķīt, nāks augšā. Nāciet šeit. Nākam augšā. Meitenes. Mūsu meiteņu komandiņa, ejam. Labi. Jā, nu nekas, Zaķīts arī te Ejam paliks. augšā, ejam augšā Zaķītim šeit. vienam arī jāpaliek. Tātad katrai komandai ir dota liela kaste ar būvu materiāliem. Un kas tad mums jāizdara? Jāizvelk ārā. Bet ziniet, vecāki arī var palīdzēt ar ieteikumiem. Ar rociņām nē, bet ar ieteikumiem gan var. Un tad sākumā mēs izliekam ārā visu, kas mums ir. Jā, saliekam. Kas tad mums tur ir? Kādas lielas detaļas! Kaut ko var uzbūvēt. Un šitās detaļas mēs saliekam. Vecāki, jūs varat palīdzēt saviem bērniņiem. Tētis Nākat var šeit. atnākt un arī palīgā kaut ko uzcelt. Jā, visas detaļiņas izvelkam ārā. Viss ir? Nu, skatāmies, ko mēs varam darīt. Vecāki nākat aktīvi, arī paskatieties, kas tad šeit ir. No kurienes tādas detaļas? Nu ko, varbūt mēs varam sākt likt? Ko jūs izdomājāt, bērni? Kas tas varētu būt? Nākat aktīvi, nākat palīdzēt. Kas tas varētu būt? Nu, bērni, ko tu domā, kas tas būs? Māja? Kas tas varētu tāds būt? Bet viņam ir jāturās cieši kopā. Tad jums jādomā kopistiski, jā? Labi, tas būs podestiņš. Kaut kādas kolonnas, vai ne? Mēs laikam ierobežosim laiciņu, lai mums tas viss neaizvilkas. Mēs, kamēr dziesma skan, tajā laikā mums būs jāuzbūvē kaut ko. Jāizdomā, ko. Ātrāk domājat, ko darīt? Kas varētu būt jumtiņš? Skatāmies, ko mēs varam salikt. Tā, mēs varam likt mazos šeit štoperīšus, skatāties. Liekam un saliekam lielās kolonnas varbūt, jā? Skatāmies, ieliekam vai lielā kolonna šeit derēs. Gaidam. Mēģinām. Vai neturāt. Vai nav viegla? Neturās. Jātaisa savādāk. Nu, pamēģini, turēsies? Nu, īsti neturās. Kaut kas nav. Meklējam citu detaļu. Aktīvāk, bērniņi, aktīvāk. Drīz laiciņš beigsies. Nu, ko var ielikt? Varbūt mazāku štoperīti. Paskatāmies. Ieliekam iekšā mazāku. Pamēģinam maziņo. Liec sustapiņu. Nē, pazūd. Tā, nu mēģinam likt tā. Jā, ko darīt? Aizdomāju kaut kas cits. Varbūt mēs varam viņus kaut kā savienot, lai viņi turās. Jā, tieši tā, malacis. Un tad otrajā pusītē ir vēl viens tāds garš
Marais stabiņš lieliski liekam visu. Jā. Nu, kaut kas nav. Jāskatās, kas nav. Varbūt pretī liekam vienādu garumā stabiņus, ja? Izmēģinām, vai ieliksiet iekšā? Šķīvi. Viņi ir vienas garumā. Šanāk, vai grūt neiet, man liekas. Pagaidām. Nomainam vienkārši vietas. Viņu visu paspēsim. Tev tas stabiņš, liec viņu te iekšā. Skaties, tagad būs šitajā te iekšiņā. Amartīta meitene rekumās, pasta man palīdz. Zaķītis man palīdz, jā. Nu, redz. Nu, jumtiņu mums taču arī vajadzēs. Kā jūs domājat, vajadzēs jumtiņu? Jā. Skatāmies, kā solikt kopā. Kā viņš turēsies? Nu, vecāki, palīdziet! Nu, bērni, kaut kas jums te jau sāk salikties, vai ne? Jā, liec virsū, lai turās būve. Ko mēs varam augšā uzlikt? Uzlikt kāds jumtiņš. Var jumtiņu tā liec virsū. Tā. Viņam jāturās. Šitā varbūt. Skatāmies kaut kā. Jā, sāliek. Turēsies jumtiņš? Neizskatās pēc jumtiņa pareizi. Nu, skaties, liec kā pareizāk. Turās? Neturās mums te augšā liek. Liek vēl viens laikam. Kaut kas jāsaliek mums te. Nu, ko dziesma beidzās? Tā, mēģinām. Izskatā? Neturēsies, jo tur nav pie kā piķert. Tā, nu mums dziesma jau ir beigusies. Skatāmies, varbūt jumtiņu? Kā jums patīk, bērni? Labi? Bet viņi neturās, vai ne? Vecāki palīdziet, neturās. Vai mēs jau varam kaut ko pieņemt darbu? Nē, Darba inspektors nav vēl tagad, ko jūs pateikts. uzbūvējat? Jūs turās, ja? Tā, nu viss tad pārtraucam celt, vai ne? Oi. Un skatāmies. Un jūs, katra komanda pastāstiet, ko jūs esat uzbūvējuši. Mēs gatavi. Jā, klausamies. Šī izklausās pēc rūču māja, pēc manis, kur rūči var ielīst iekšā un arī... Kaut kāda celtne, ja? Kaut kāda būva interesanta, kur var paslēpties, ja? Cik brīnišķīgi rūķu māja. Rūķiši, jums ir māja uzcelta. Paldies. Tā, un otra komanda. Varbūt arī kaut ko pie mums. Ne? Kas? Kaut kā rūķiem? Tā, otra komanda. Ko jūs esat Mēs izdarījuši? uztaisījām cietoksni. Cietoksnī? Priekš kā? Priekš... Ja Sliktiem cilvēkiem. Jau uzbruk. Aha. Šeit var lidot ārā lodis. Cietoksnis. Tur var paslēpties, ja? Jā. No cilvēkiem, kuri nes bēdas. Bet mēs būsim drošībā pareizi, malacīši, ļoti jauki. Ar aplausiem tad atbalstīsim mūsu komandas un, protams, uzcienāsim ar konfektiem. Končiņas, nāk visiem končiņas. Jā, bērni, ņemat končiņas, malacīši. Jums patikās? Ļoti.
Jā, un kā tev patikās? Tā, tagad mēs pabīdīsim to konstruktoru mazliet uz sāni. Kāds var man palīdzēt? Nikolais, šito Rūtītis mazais, ņem, lūdzu. varat paņemt un pabīdīt uz to pusi. Tā, un tagad es gribu uzaicināt Natāliju, kura uzdziedās mums brīnišķīgo Ziemassvētku dziesmu. 3 valodās, на 3 языках, Natāša, ne? Šobrīd uz 3. Kurš zina vārdus, var arī dziedāt līdzi. Šitā, tāds labākais. Ok, paldies. Es jums ļoti gribu piedāvāt vienu vecu, tādu senu dziesmu no Silēzijas. Viņa rādīja Silēzija. Kurš tā ir? Tā ir Germāņa, Vācija, ja? Bet tagad visi cilvēki, kurš dzīvo Eiropā, arī Krievē, visi to zina, šito dziesmiņu dažādos valodas. Šita ļoti, ļoti tāda skaista dziesma par eglīti. Jums mājās ir visiem eglītes? Jā, protams, man arī mājās ir eglīte. Tas ir tāds labs simbols mūsu Dieva mīlestības, mūsu cerības. Un mēs tagad dziedāsim vispirms būs vāciski, tāpēc, ka viņa Vācijas radies, pēc tam 2 pantiņas latviski dziedāšu, un pēc tam 1 pantiņš būs itāļu valodā. Ja? Mēģināsim. Ja būs vēlēšanas, jūs var dziedāt kopā ar mani. Bišķi O Tannenbaum, with Kreuz in deiner Blätter. O Tannenbaum, with Kreuz in deiner Blätter. Du grüßt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Kreuz in deiner Blätter. Ach, Eglite, tu basta viga esi. Ach, Eglite, tu basta viga esi. Zaļas ziemas augstumo, tāpat kā vasars karstumo. Ak, Eglīte, tu pastāvīgā esi.
pasauļa, tāds balsis. Redziet, tik brīnišķīgi, ka var uzslavēt mūsu Dievu ar tādiem talantiem. Viņš mums visiem dod talantus, ar ko mēs varam pēc tam kalpot viņam un priecināt citus cilvēkus. Sveicināti, dārgie vecāki un bērni. Jūs jau noteikti sapratāt, kas es esmu. Sapratāt? Kā jūs domājat, kas es esmu? Nu, sakiet. Austrumu gudrais. Pareizi atbilde. Man patīk dāvināt bērniem dāvanas. Jums arī patīk saņemt dāvanas, jā? Patīk saņemt dāvanas. Un es saņēmu pravietojumu savā laikā, un man zvaigzne parādīja, kur ir piedzimis Jēzus. Un es pēc šīs zvaigznes gāju uz Bētlemi no tāliem austrumiem, lai dāvinātu dāvanas Jēzum ar saviem draugiem. Un kopā ar saviem draugiem gāju pēc šīs zvaigznes tālu ceļu. Mēs braucām ar kamieļiem, lai vieglāk būtu aiziet no liels ceļu gabals bija aiziet, lai mēs varētu nokļūt šajā Bētlemē. Un mēs esam cilvēki, kam patīk dāvināt dāvanas. Un es domāju, kā jūs domājat, kāda Jēzum ir pati svarīgākā dāvana, kādu viņš grib saņemt no bērniem? Kā jūs domājat? Kāda Jēzum patīk dāvana saņemt no bērniem? Nu, saki, ieku labi. Jēzus grib, lai jums ir laba sirds, lai jums ir dāsna sirds, līdzjūtīga, mīļa sirds. Jēzum patīk sirds. Viņš skatās uz cilvēku sirdi. Viņš vērtē cilvēks pēc sirdi. Jums ar mamām arī patīk, ka jums ir laba sirds, ka jūs esat dāsni un ka mammai palīdzat pareizi. Tāds arī Jēzus, viņš grib, lai mums ir laba sirds. Un šodien notika liels pārsteigums manā dzīvē. Es saņēmu vēstuli no Jēzus. Es tādu nolasīšu. Pirmo reizi saņēmu vēstuli no Jēzu. Un Jēzus man raksta: Dārgais mans austrumu gudrais, redzu tavu laipno, labsirdīgo un dāsno sirdi. Zinu, ka tu mīli iepriecināt cilvēkus ar dāvanām. Es atceros tavas dāvanas man, kad es tikko piedzimu, tu man uzdāvināji zeltu kā kungu kungam un ķēniņu ķēniņam. Es ļoti priecājos, ka atbrauci no tālās austrumu zemes kopā ar saviem draugiem. Tas runā par tavu labo un dāsno sirdi. Un šodien es gribētu, lai bērni arī parādītu savu dāsno sirdi. Un šodien mēs spēlēsim spēli un parādīsim šo spēli savu sirdi. Sastājieties par pāriem, kurš grib piedalīties šajā spēlē. 5 pāri vajadzētu. 5 pāri. Nu, nākat priekšā visi bērniņi. Sadalīsimies 2 komandās. Nu, sadalīsimies pa labo pusi un pa kreiso pusi. Reku 4 bērniņi. Nākat vēl. Mazais rūķis nāk. Lūdzu. Vēl nākat. Nāksi arī. Nāksi mums. Un šeit būs un mums iet no aizmugures būs. Jā. No šejienes mēs. Nākat šeit bērni, kas sadalies pa pāriem, nākat šeit. Nē, bērni paliek šeit. Viss pareizi. Bērni paliek šeit, lai visi mūs redzētu, vai ne? Tad mēs noliekam pretī viens otram krēslu ar groziem. Un kas tad tajā grozā ir? Vienā no viņiem kaut kas ir, skatāmies, kaut kāds auglītis. Tātad.
Mums būs jāsadalās tagad pa 2 un jāizvēlās viens auglītis. Bet ziniet, kas ir? Tas nav viegls uzdevums, jo mums ir jānostājās pēc auguma. Pēc auguma tātad meklējam maksimāli tā, lai mēs esam pēc auguma. Sadalīties tā nekur, jā, viens pārīts mums tāds dažādi augumi. Varbūt brālīts nāks palīgā. Nāksi lūdzu, ja? Tātad kāds būs uzdevumiņš? Mums katram pārītim jāpienāk pie šī groziņa un jāizvēlas pa vienam auglītim, katram pārītim. Lūdzu nākam. Ja, lūdzu nākam un paņemam pa auglīti. Labi, jūs pārītis paņemat auglīti, izvēlaties vienu. Jā, abolīts, kāds jums patīk? Banāniņš. Un jūs? Ko izvēlēsties? Ko jūs? Būs mandarīns. Jā, ļoti laba izvēle. Un kāds tad ir uzdevumiņš? No viena groziņa jūs paņēmāt, bet citā būs jāieliek. Bet kāpēc tad ir pa 2? Tāpēc, ka jums ir jāiznes kopistiski un kā? Jāpieliek viens otram pie pierītes. Bez rociņām. Mūzika būs pavadībā pamatzītiņām. Mēs turoties aiz rociņām nesīsim šo auglīti uz otru groziņu. Sapratāt, bērni? Jā? Nav viegls darbiņš, bet tas būs jāpaveic. Labi? Vai jūs, bērni, gatavi? Gatavi? Kurš gatavs nāk pirmais pa priekšu? Kurš tavs pārīts ķirīt atradīsim? Jā. Kurš pirmais? Jā, ar pierīti. Malaciņši. Mēs pa vienam pārītam, lēmiņām, ja, uzmanīgi. Jā, malaciņši, pieturaties kopā, jā, mazinot palīdzēt. Un kopistiski, aplausiņiem, palīdzam, ienes gruziņā, aiznes. Kādi čakliem mazie bērni, malaciņši, jums sanāca. Nākat šeit, lūdzu, nākat šeit. Nākamais pārītis, lūdzu. Nu, puiši parādiet. Pagaidām, tur meitenes ar banāniem gaida. Pieturēties vienam otru, lai jūs par tālu neaiziet. Aiz rociņiem pieturēties, lai jūs par tālu neaiziet un nenokrīt jūs auglīs. Nu ko? Jā, jūs mazie nākat priekšā skatīsties, kā puišiem ies. Nu ko, puiši gatavi? Jā, ejam pamazām. Vecāki, aplausiņi lūdzu, palīdzam, pieturēties. Jā, uzmanīgi, maziem. Jā, malacīši. Jā, aplausiņi. Jā, nākam, stop. Un tagad jāiemet groziņā, malači. Nu, viegls vai grūts darbs? Tas ir viegli, es vienkārši Malacīši, meitenes, kā jums gāja runājot tautā? Super! Patikās, redziet, bērniem patīk rotas. Nu ko, meitenes? Piekrāt viena otru, ziniet, kā darīsim? Rekurutām vietiņas. Kopā, aplausiņi vecāki, palīdzam bērniņi, palīdzam viņi. Malacīši! Jūs redzējāt? Augļi ir pilnīgi dažādi, smagāki un vieglāki. Tas nav viegls darbs, jūs paši tā nevarētu, bērni malacīši. Nu ko, puiši, nākat! Pamazām, pieturties ar rociņām viens otram pretī. Kas tad tas paugli lielais apelsīns? Jā! Pieturamies viens pie otra ar rociņām, lai jūs ietu kopā, jums tā vieglāk būs, ja? Kopā. Jā. Aplausi vecāki, atbalstam! Jā, malacīši, jums tas izdevās! Nu ko, es jūs apsveicu ar jūsu darbiņu! Un katrs var pacienāties ar gardo konču. Lūdzu, visi, paņem končiņas! Jā, kur mazais rūķis, visiem būs. Jā, un tev arī būs. Lūdzu. Jā,
Nu kā tev patikās mazais? Labi, Tagad atnākiet šur 2 aktīvākie dalībnieki atnāk. Kur ir visaktīvākie? Nu? Jā, 2 atnākiet. Vēl kāds? Parādiet savu dāsmo sirdi un uzdāviniet šo grozu kā meitenēm, kas dejo. Rūtīšiem! Jā! Nu, ej, puisi, palīdz, ja? Nāc, palīdz kopā. Jā, rūtīšiem auglīši! Paldies jums par skaisto dāvanu, šo skaisto deju! Tā, tagad mēs visi kopā uzdziedāsim dziesmu, kopēju dziesmu. Līdz ar to es varbūt palūkšu jūs piecelties kājas visos, lai mazliet pakustīties, jo bērni kustinēs, bet vecāki noteikti sēdēja un neko nedarīja. Kaut ko darīja, palīdzēja. Tad visi kopā nodziedāsim dziesmu. Pakustēsimies. Eņģeļus mēs dzirdējām, spožu gaismu redzējām, prieka vēsts mums stādējām, sirdis līgsmas darījām. Māleči, cik brīnišķīgi. Jūs varat apsēsties. Nu ko, mūsu svētki iet uz beigām, un tas nozīmē, ka... Ko tas nozīmē? Dāvanas! Jā, pareizi, dāvanas. Jūs visi saņemat tādus kuponiņus priekšdāvanām, paskatieties, vai ir uz vietas. Un ir kabatiņas, un pirms jūs saņemsiet dāvanas, es pastāstīšu
kā viņas nokļuva šeit, pie mums. Jā, tāds. Aiz okeāna, citas valstī, dzīvo tādi paši bērni kā jūs. Un viņi kopā ar saviem vecākiem, ar mīlestību ir savākušas tādas dāvanas priekš mums. Jēzus mums novēla mīlēt viens otru tāpat kā sevi, un ar mīlestību un prieku bērni ar vecākiem taisīja tos dāvanas priekš jums, un viņi atbrauca šeit ar lielo kūģi un pēc tam ar lielo gruzavīku. Kravas mašīnu, jā, lielo kravas mašīnu viņi ir nokļuvuši šeit jau. Un mēs tagad bez panikas, bez skriešanas pa vienam iesim un dabūsim tos dāvanas. Dosiet kuponiņu, kreisajā puse būs priekš meitenitiem un labajā puse priekš zēniem. Un ja jums patika šodienas pasākums, un ja jūs gribat uzzināt vairāk par visu Jēzus Kristus dzīvību no piedzimšanas līdz lieldienam, tad mēs jūs labprāt aicinām nākt pie mums pa svētdienām. Bērni var nākt pie mums pa svētdienām, un pirmā nodarbība mums sāksies 21. janvarī, kad jūs iesiet uz mājām, tad kopā ar dāvanām mēs jums iedosim tādu kuponiņu, kur būs tā informācija par to lielisko ceļojumu. Tā saucas tas stundas, ne jau stundas, bet mācības, jā. Tātad paldies visiem jums, ka jūs šodien atnācāt. Vai patika jums šodienas pasākums, bērni? Beigas jūs esat aktīvāk nekā sākuma māleči. Mums arī bija prieks iepazīsties ar visiem. Un cerēsim ieraudzīt jūs vēl turpmāk tajos nodarbības. Mācības. Paldies, Andri. Vislielākais ceļojums. Vislielākā dāvana, lielais ceļojums, laikam tas saucas, Jānis. Tā, nu tagad varam iet un saņemt dāvanas. Visam savs laiks.